Sirds gavi, lai sirds priekā sitas un dreb kā tāda apses lapa. Gačo, mēs ar Gati Sirba pie manis šorīt ciemos. Labrīt! Hello, labrīt! Nu, Labrīt. kā jūties? Es tev tā kā jaunam cilvēkam bez mazai pirms izlaidama, pirms kāzām, pirms lielā koncerta, droši vien, ka sajūta ir ārkārtīgi līdzīga. Es domāju, tu jautās, kā es jūtos ar tevi satiekot. Arī noteikti. Es gribēju teikt saviļņot. Bet arī par to var notikumu pateikt, ka saviļņot. Visticamāk, ka tur viss pārklājās. Jebkura aktivitāte vai satikšanās tev šajā laikā pirms lielā koncerta noteikti ir tik un tā uz to emociju bāzes, vai ne? Jā. Jo tā būs tāda satikšanās, kur tu satiecies ar tūkstošiem. Ar tūkstošiem un daudziem neredzētiem ilgus gadus. Tā kā jā. Es esmu milzīgi priecīgs un satikšu ļoti daudz draugus un no ārzemēm. Jā. Un tu jau redzēji, dzirdēji, kā šogad gāja Pitbullam. Cēla skatuvi, kaut kas tur beigās nedacēla, un atcēla un tā. Kā tu rūpējies par to? Atcēla. Kā tu rūpējies, lai viss tomēr notiktu uz ūsiņu? Zini kā, es vairāk uzticos latviešu komandām, latviešu cilvēkiem, un pie mums strādā latvieši, un viņi visi dara uz ūsiņu, un Pitbullam gan bija citādāk. Tā komanda bija no ārzemēm, un attiecīgi savākt viens no turienes, un galā rezultāts tāds. Tā kā es uzticos saviem cilvēkiem, un visam jābūt labi. Jā, un pārbaudītas vērtības citas starpā droši vien arī koncertā būs dzirdamas, būs tāda retrospekcija gan Gačo, gan Mesas Daļradē no aizvadītajiem gadiem, un arī kāds pārsteigums. Noteikti, ka pārsteigumi būs, bet varbūt tās tiem, kas pirmo reizi būs mūsu Meža parka koncertā, tad šī ir vienīgā vieta un vienīgā reize, kurā mēs tā kā apvienojam abus projektus, Gačo projektu un Mesas projektu, un nekur citur nevienā citā koncertā mēs tā kā neatļaujamies sev tā darīt, spēlēt vienā Gačo dziesmu, otrā Mesas dziesmas. Varbūt reto reizi tā, ka mēs Mesas koncertā nospēlējam kādu Gačo dziesmu vienu, varbūt. Bet tā, kad abi projekti ir kopā, tā ir tikai vienīgā reize Mežparkā, un tā tas arī paliks, tāpēc sāksim mēs ar Gačo un pabeigsim mēs tā skaisti ar Mesu. Ko tā pa vidu, lai viņu abi divi nepārklātos? Ajumprava! Kāda jumpra, viņa leģendārā jumpra, pa vidu ar speciālu koncertu uzvedumu? Jā. Arī īpaši šim vakaram radītu. Kādu tur uzvedumu, bet koncerts būs. Nevar zināt, varbūt būs dejotāji, varbūt viņi būs beidzot tā kā paņēmuši dejotāji. Jā. Tev jau droši vien nav tā, ka tā jumpra vai var uzzvanīt un tā, Džeki, stāstiet, kas būs, es gribu iziet cauri, piedalīties mēģinājumā un vilkt ar pirkstu līdzi tai secībai, ko jūs esat iesūtījuši. Piezvanīt varētu, bet vai man kaut ko pateiks? Zini kā, ar Jumpra, es kaut kur sev pielīdzinu Jumpra vai tādā ziņā, ka es tā kā necenšos iziet nekad uz kaut kādiem salūtiem vai banāniem vai vēl nezinu kā. Man ir svarīgi dziesma, man ir svarīgi cilvēki un to, ka viņi ir satikušies, 3 paudzes ir kopā, dzied visi, un tas man ir pats svarīgākais. Tā kā es necenšos nevienu barot ar kaut kādiem baigiem pārsteigumiem. Protams, ka pārsteigumi vienmēr ir, bet ar Jumpravu tāpat, mēs taču mīlam Jumpravas dziesmas, nevis tāpēc, ka tur aizmugurē būs salūts. Jā, vai lateks tērp. Vai lateks tērp. Kaut gan cerēt jau ceram vienmēr. Tu pārģērbsies vairāk reizes koncertā? Es vairākas, ne 2. 2 reizes pārģērbsies. Divas skaistas reizes. Kā jāgatavojās mums, tiem, kas nāks? Uz ko mums ir jābūt gataviem? Jāpaklausās dziesmas, jābūt gataviem dziedāt līdzi, jāsaģērbjās silti, brīvi. Labs jautājums. Es ļoti ceru, ka pirmkārt nākamā ar labu garīgo. Tas ir obligātais, laikam, nosacījums visos pasākumos visiem. Un otrs par to apģērbu, kā lai ģērbjās, skatāmies laikam pēc situācijas. Pagaidām rāda tādu siltu, patīkamu, bet gan jau, ka paņemam kaut ko tādu, ko vakarā jau varbūt vēs kaut kādā brīdī paliek, uzvēl kādu ķeķelīti. Zini kā, tur sākumā, tātad pirmais būs Gačo, tur tad mēs stampāsim grīdu, ārdīsimies un rītīgi karsīsim. Jā. Un tad ģērbsimies modulāri, lai pēc tam uz Mesas daļu jau var mazliet atģērbties. Jā, jūs sākumā tā kā ieiet pirtī. Jā. Un tad jūs tādi, ko mēs pēc pirts darām? Ejam augstā ūdenī.
tad mēs ejam augstā. Tad mēs mazliet atpeldzēsimies. Nu, skaisti. Nu, liels prieks patiesībā par tevi un par šo vērienīgo notikumu, kas jau otro reizi aicinās. Tad otrā nodaļa tādai nopietnai grāmatai. Man tieši vakar, es nezinu, ko man ir ļoti svarīga informācija. Jā, lūdzu. Ārprāt, cik forši, es ļoti priecājos, ka mēs būsim tā vieta, kur tiks pavēstīts kaut kas nozīmīgs, varbūt kāds īpašs stāsts, bildinājums vai apsveikums. Arī tur, es zinu, ka daudz svinēs dzimšanas dienas, daudz bildinās savas otrās pusītes, bet ne par to šoreiz. Šoreiz man ir jāpadod cilvēkiem tāda svarīga informācija. Man šodien tas bija jāpasaka, bet es pateikšu jums, jūs būsiet pirmie, kas tos dzirdēs. Tas nav nekas tik svarīgs. Es nogriezīšu kādu fonu. Klausoties tātad dēļ, lai nebūtu neērtības, lai visiem būtu ātrāka iekļūšana iekšā, cilvēkiem. Ir svarīgi tā. Standarta un fanu zonu apmeklētāji var izmantot 5., 6., 7. un 8. vārtus. Vislabāk iesakam, labi, pagas vēl nopietnāk. 5. Vislabāk iesakam doties pa 6. vārtiem, jo tur parasti ir vismazākās rindas. Pa 7. vārtiem var ienākt cilvēkā prieks. Var, pa 7. var ienākt, pa 8. mūžīga laime. bet mēs iesakām iet pa 6. Bet Supreme Pass un VIP biļešu īpašniekiem lūdzu iet pa 4. vārtiem. Un tikai, Tā kā pārējie lūdzu 5., 6., 7., 8. vārti, bet iesakām 6. Vērienīgs salidojums. Galu galā visi šie cilvēki satiksies, vai tu vips, vai tu fans, satiksies kopīgā notikumā un baudīs svētkus, kas kopīgi ir tādi, arī jāsaka, mazliet tāda salidojuma sajūta tajā visā ir. Jo, ja es atceros Gačo Daļradi no kaut kādas savas jaunības, tad satikt tos čalis, kuri visi zin tos tekstus, ir baigi patīkami, vai ne? Tas ir baigi patīkami. Labi, tad turpinājumā atvedoties Gačo kompozīciju Vējiem līdzi, un tad visi ceļi ved nevis uz Romu, bet sestdien kā reizi. Uz Mežparku. Vēl kāda biļetīte ir vēl palikusi, ko ieķert, ja gadījumā kāds. Zini kā, es jau parasti saku, ka man jautā, ik pa laikam cilvēki, saka, tad ko tad viss tad iztirgots, izpārdots? Es saku, pagaidām, Mežaparks ir bezizmēra. Pagaidām. Bet mums ir kur tiekties. Prāta vētra tā nevar teikt, bet skaidrs, ka vēl ir kāda biļetīte. Bet mēs būsim, ko es gribu pabrīdināt, mēs būsim daudz, ņemiet to vērā, nāciet laicīgi un būsim vairāk nekā pagājušais. Wow, burvīgi, lai tev skaisti gatavošanās svētki un pēc piedzīvojums arī vērienīgs, atmiņā paliekoši un otrais, bet nebeidzamais. Paldies visiem, atā!